Sveiki visiem auto guru. Šodien man ir Passats B6. BLR motors, ja nemaidos, 2-litrīgais sūknis Prausla motors, pareizi runājot, ja tautā pumpa dūzi. Kļūdu kods parādīšu par kvelsecēm, deg kvelseču lampiņa un deg check engines. Šitām motoram, lai tiktu kvelsecēm klāt, jānoskrūvē vārstu vāks. Nekas jau traks te nav. Tātad divas jau es samainīju, tad varbūt kādam kaut kas interesē. Tā. Vai man te vajadzēs? Gaisma bišķi ir. Tātad kvelsecas ir rekur viņas te. Te rekur viņas ir. Es jau te divas samainīju, ja. Baigi forša šitādu te āķīt atvienot. Tātad rekur ir 1, 2, 3 atāķē, rekur 4. Paņemam smuki. Tā, fokusiņš. Hops. Un vadiņš vaļā. Ja. Labs palīgi instruments. Nākošais. Divas man ir laukā. Viena bija gaiša, otra jau ir melna. Tātad pēc tam pārbaudīsim. Lieku virsū Borgvārner Berū sveces. Ja kādam interesē, kods 101 GE, ja. Tātad viņas ir 4,4 volti. Nedomājiet viņas pārbaudīt uz mašīnas ar 12 voltīgu akumulatoru. Kvelsece darbojās no relēja ar impulsa platuma modulācijas signālu. Tātad, kur mums tā fokusiņš, tā, hops. Ir. Tā. Jā, šitā gaisma stīk. Baigi nekas nesanāk. Tā. Tātad 4,4 volti, ja, pārbaudam ar multimetru, vai ļoti uzmanīgi ar pazeminātu spriegumu barošanas bloku vai kaut kas tam līdzīgi. Ja. Tā, svītni sasmērēja ar keramisko smēru, un nākošais uzmanība ir, ja, tātad lūk uz kastītes gala 8 līdz 10 ņūtonu pievilkšanas spēks. Nu, tas būtu jāievēro. Savādāk nākošā maiņa var izvērsties diezgan bēdīga. Ja? Nu, tā, mainām sveces, pēc tam turpinam. Nu, tā. Atslēga ir uzstādīta. Ja? 10 ņūtoni. Lai būtu pēc visiem likumiem. Viss kārtībā. Ko liekam vāku kopā? Dzēšam kļūdas nost un skatāmies, kas notiekās. Tā, esam pieslēguši diagnostiku. Skatāmies, kas mums te ir. Volkswagen. Šitā labāk bišķi. Nu, uzreiz ejam uz dzinēja vadības bloku.
kļūdu lasīšana. Ne, tie bija dzīvie dati. Tā. Kodi. Nu, tātad P0672 otram cilindram elektriskā svece, jā. Nu, tad te man bija atvienots gaisa daudzuma mērītājs, jā. Tātad dzēšam kodus nosti, kodu no. Skatāmies, darbinām mašīnu iekšā, kas mums panelī, tātad checkings deg, tātad izslēdzam tā. Kvelsvece ieslēdzās, nospiežam sajūgu. Jā, pēc skaņas dzirdam arī motors strādā normālāki. Nu, ko? Pārbaudām vēlreiz. Tā, gaisa daudzuma mērītājs. Слишком низкий уровень короткой замыкания. Jāapstāsta, kas tad tur mums ir. Opa! Nebija nofiksējis stegdozi. Tā arī gadās. Jā, vecums nenāk viens. Dēšam ārā, kodu nav. Gāzējam. Tā, lasam vēlreiz. Tā, panelis mums ir tīrs. Tā. Kodu nav. Nu, pārbaudīsim gaisa daudzuma mērītāju. Tā, kur tam mums ir? Tātad gaisa temperatūra. Kaut kur jābūt arī. Aha, ir. Faktiskais. Interesanti, kur tad ir dotais. Vajadzēja būt arī dotajam. Ir. Rekur atšķeltnīs. Tā. Tā ir gaisa temperatūra 8 grāzi, faktiskais strādā. Uzliekam grafiku. Jā, tātad gaisa daudzuma mērītājs mums. Viss mums notiekās. Nu ko? Šis darbiņš ir padarīts. Viss ir zaļš. Tā. Noslāpējam. Vēlreiz. Jā. Izskatās būs labi. Pirmais etaps ir padarīts. Nu, tad ir vēl viena lieta, kas jāizdara. Salst. Praktiski tā. Mīnus grādos salst durvju rokturs. Ne jau rokturs, bet pati slēdzene. Pasūtīja jaunu slēdzeni. Volkswageniem viņiem ir problēmas.
Tātad. Pagājušo ziemu jau mocījos. Siltā laikā nekas, eļļošana tur nekas nepalīdz. Ja. Pakojam ārā. Tad šāda te slēdzenīte. Ja. Liksim iekšā jaunu. Tāpat jau viņas dilst. Te viss ir slēgts. Protams, te vēl iepūtīsim iekšā balto smērīti. Ja, tā sakot, lai būtu droši, un montējam kopā. Kā izjaukt duris, neredzu jēgu beigo jums rādīt. Pa lielam viss ir internetā atrodams. Tad turpinājumā šis te vienkārši aizāķējās aiz maliņas, paspiežās uz augšu, ja, panelīts atnāk vaļā. Ja. Tātad šeit ir uz šādiem te klipšiem. Ja. Tālāk tur ir 1, 2, 3 skrūves, un šeit apakšā ir 1 skrūve un 2 skrūves. Ja skrūvējam vaļā, un tālāk jau sānu klipšas taisam vaļā. Tāda, lai noņemtu ap šilku saucamo, ja paneli, vajadzīgs mums ir šāda te stangas. Tā, un šādi te viņas darbojās. Jo šie te klipši, viņiem mums ir jāpaliek apakšā un jāatspiež no durīm nost. Vācietis izdomājis interesanti. Te es, protams, neesmu pirmais, te jau ir jau vairs nav. Te jau arī kaut kas ir bojāts, bet man pārītis ir jaunu nopirkt rezervē, ieliksim jaunus. Ja. Bet bez šīm stangām ir diezgan grūti. Ja. Tātad viņš darbojās kā, tā, ka liek duris kopā, viņi vienkārši saspiežās un nofiksējās. Un, lai dabūtu vaļā, tad ir smuki no sāniem paliek apakšā. Knikts, uzspiežās, tā te smuki, ja, un atvalkās vaļā. Nu tā, bet ja ņemat paneli bez sistēmu nost Volkswagenam jaunajam, šos te klipšus jau paņemiet pa kādu paciņu rezervē. Tā kā mainam slēdzeni, lai samainītu slēdzeni, to jau visu vēl nebeidzās. Ja, tātad man jau jātiek viņai tur ir klāt. Tad man jānoņem viss šis panelis, jāatvieno stiklu uzdīsim augšā, piestiprināsim, ja, noņemsim paneli, nu, un tad jau tiksim. Tā kā, nu, rekur jau viens ir nolūzis, būs jāpielīmē atpakaļ. Tomēr drusku pafilmēšu. Varbūt kāds, nu, informācija it kā ir. Jāizņem ir duri rokturis ārā, ja, lai slēdzeni izņemt. Tātad šeit ir 2 skrūvītes, ka noņemam nos, šeit ir viena. Un šeit ir viena, ja, tad rekur atslābinām vaļā, un tā mēs varam izņemt serdinārā, ja. Tālāk rokturis paliek, un tad jaucam, un tātad, nu, paneli noņem dekoratīvo, nu, es domāju, ka te, nu, labi, parādīšu vismaz slēptās skrūves. Tā. Tā jaunā slēdzena iekšā, vecā rekus stāv zemē, jāizņem visi panelis ārā. Galvenais kopā liekot, neaizmirstiet ieāķēt trosītes, ieāķēt elektrības vadus iekšpusē, jā, jo aiz paneļa grūti. Un šeit ir skrūvītes, kas ir stiklu atslābina vaļā. Tātad atceramās vienu lietu. Tā kā mums vajag stiklu, šeit ir tāda maza torhiņš, ļoti maziņš, jā, tur. Man jau te vienai, rekur jau ir ar skrūvgriezni. Ir jau skrūvīte jau uzveidota, lai var skrūvēt. Atceramies, kad mums vajag stiklu atslābināt, mēs griežam skrūvi pulksteņa rādītāju virzienā, nevis ciet. Un tā kā mums vajag viņu piestiprināt, tad griežam ciet. Ja. Tad šeit viss darbojās pretēji. Ja. Skrūvējot vaļā, stiklas pievelkās savā vietā. Ja. Tad atžgārni viss. Ja. Vajag mums stiklu. Kā ne atžgārni nav. Stiklas vaļā, griežam pa labi, stiklas ciet, griežam pa kreisi. Bet, parasti jau cilvēks viņš ko izdara? Skrūvīte uzreiz griež pa kreisi, un tāpēc jau droši izskatās, ka arī šeit ir aprautas kantes, pēc tam ir taisīts ar skrūvgriezni. Tas nav mans darbs. Tas jau man ir mantojumā. Ja. Jo ir mainīts, rekur var redzēt, ka mainīts stiklu pacēlāja mehānisms jau pēc skrūvēm.
Tā kā tā, viss izskatās veiksim, cerēsim, ka darbosimies. Liekam kopā, pārbaudam un braucam.